Tuvojoties vasaras sezonai, valsts un pašvaldības policijas darbinieki izrādīja visu savu arsenālu. Cerībā, ka tuvākajos mēnešos Rīgu piepludinās turistu pūļi, domāts arī par izklaidi. Policistu rindas papildinās četrkājainie kārtības sargi. Par rīdznieku un pilsētas viesu drošību šovasar kopīgiem spēkiem gādās valsts un pašvaldības policijas darbinieki. Šodien Krastmalā viņi izvietoja savu arsenālu. Bakugunīm mirgojot, rindā stājās kā automobīļi, tā arī sezonai atbilstošais operatīvais transports, taču garām gājēju uzmanību izpelnījās tieši četrkājainie policijas darbinieki. Rosība Daugavmalā apliecināja, ka Rīga ir gatava vasaras sezonai. Kas ir svarīgi, ka tā pieeja, kā nodrošināt jaukas iespējas cilvēkiem atpūsties un justies droši Rīga tieši vasarā, pirmkārtam rīdznieki, otram kārtam turistiem, izskatās tam viss ir gatavs, pat ja mēs minēsim tādu problēma, kas bija aktuāla pagājušā vasarā, tie naktsklubi, kas strādā uz to, lai piekrāptu turistus. Pagājušiem, 6 mēnešiem, tad bija tikai 2 sūdzības. Solīts, ka turistu sezona rūpes par drošību nemazinās arī pārējos Rīgas rajonos. Patruļas policistu rindas papildinās tie, kas līdz šim dežūrējuši pie mācību iestādēm. Savukārt uz pašvaldības ūdeņiem regulāras patruļas neorganizēs. Taupības nolūkos tās reaģēs tikai uz izsaukumiem. Taču vienlaikus ar drošību nav piemirsts arī par izklaidi. Par cik mēs tomēr gribam piesaistīt vairāk turistus, vairāk naudas Rīgai, tad, teiksim, arī šīs, varbūt, zinām mērā zirgu un suņu patruļu iesaistīšana, viņai, teiksim, 2 tādi galvenie mērķi. Tas pirmām kārtām jau, protams, tas ir policists uz ielas, policists sabiedriskā vietā, kas tomēr nodrošina šo kārtību. Otrs, protams, tas arī piesaist ļoti daudz turistus, jo mēs redzam, šie dzīvnieki ļoti skaisti. Policijas rindās šovasar uzņemti 6 zirgi. Lai pilsētas burzmātie justos drošāk, Rīgas parkos un Daugavmalā tie patrulēs pāros. Savukārt citus policistus ikdienas patruļās uzticīgi pavadīs mazāk auguma pārinieki. Pavisam kopā 22 speciāli apmācīti dienesta suņi. Ar suni vienmēr esi kopā. Teiksim, šajā darbā, pildot šo darbu, ir suns tev pārinieks. Jāvar uz viņu paļauties un viņam jāpaļaujās atkal uz tevi ir. Kuram katram četrkājainais kārtības sargs rokās nedodas, taču tie, ar kuriem saikni izveidojusies, atzīst, ka brīžiem ar dzīvnieku sastrādāties ir vieglāk nekā ar cilvēku. Viņi gan prasa īpašas rūpes. Pirmos vēstījumus par sevi jaunie patrulētāji jau šodien atstāja pilsētas zaļajā zonā. Kristīna Žilde, Zigurds Eicēns, TV3 ziņas. Rīdzniekiem par siltumu būs jāmaksā arvien vairāk. Siltumenerģijas